Gaitis Grūtups ir reģionālā laikraksta Zemgales ziņas žurnālists, vairāku grāmatu autors. Viņš savu mūžu ir veltījis žurnālistikai, pētniecībai, faktu un notikumu fiksēšanai un iemūžināšanai vēsturē. Gaitis Grūtups aizrautīgi pēta, ar patiesu interesi analizē un intervē cilvēkus, tādējādi lasītājiem nodrošinot iespēju tikt informētiem par aktuāliem jaunumiem, ziņām un notikumiem, tos apskatot no dažādiem skatu punktiem. Žurnālistu raksturo godprātīga attieksme pret savu darbu, vienmēr cieņpilna izturēšanās pret ikviena jelgavnieka un novadnieka izstāstīto sāpi vai viedokli. Viņš par savu augstāko uzdevumu žurnālistikā ir sev izvirzījis mērķi atklāt ik vienam iedzīvotājam notikumus objektīvi, analītiski un korekti. Bez darba avīzē Gaitis Grūtups ir arī veicis lielu ieguldījumu kultūras, zinātnes un vēstures jomās, būdams autors, iniciators un sastādītājs vairākām grāmatām, kurās atspoguļotas vēsturiskas personības un notikumi. Kā personību Gaiti raksturo iejūtība un augstsirdība. Viņš nav malā stāvētājs. To apliecina arī viņa nesautīgā iesaistīšanās palīdzībā Ukrainas bēgļiem. Būt pilsoniski aktīvam – tāds ir Gaita Grūtupa dzīves vadmotīvs. Jelgavnieks, es neesmu izskaitījis, kurā paudzē. Un man ir svarīgi, lai tā labā slava, kas bija manai mātei Ernai Grūtupai, tēvam Jūlijam Grūtupam, manai ģimenei, ko mēs ar Neldu veidojam, lai tā iet tālāk un lai mēs to godam varam noturēt. Lai kas nāktu, lai kas būtu.